Ar sprediķi Bībele un Dievs māte veltīsim laiku, lai kopīgi studētu Dievu vārdu. Mūsdienās pasaulē ir tik daudz baznīcu, bet kāpēc tās netic Dievam mātei? Lai gan Dievs māte ir apliecināta un skaidri eksistē Bībelē, viņi viņu nepazīst un nesaprot. Mūsdienās baznīcas pasaulē pareizi nesaprot patiesību, kāpēc Kristus Ansanhongs nāca uz šīs zemes kā otrās nākšanas Jēzus ar jaunu vārdu, kā arī tām nav zināšana par Dievu māti. Lai gan Dievs jau bija liecinājis par Dieva tēva un Dieva mātes esamību pirms Ādams tika veidots no zemes pīšļiem un atklājis to pirmajā Mūzes grāmatā, pasaule par to neizrāda interesi. Vai viņu intereses trūkums par Dievu nenozīmē, ka viņi nav ieinteresēti pestīšanā vai debesu valstībā? Tāpēc Bībele saka, sargieties no viltus praviešiem. Tas ir tāpēc, ka viņu dvēseles var nonākt iznīcībā dēļ šiem viltus praviešiem. Tāpēc, ko Dievs mums saka darīt ar Dievu vārdiem, lai sasniegtu pilnīgu pestīšanu? Debesu bērniem vajadzētu sekot Dieva vārda mācībām, kāds tas ir, nepievienojot, ne atņemot no tām. Kad mēs paskatāmies apkārt, daudzas baznīcas sauc Dievu par Tēvu. Tās vienmēr lūdz Dievu, sakot, Tēvs, lūdzu, svēti mūs, vai Tēvs, lūdzu, piedod mūsu grēkus. Tituls Tēvs bez šaubām nozīmē, ka pastāv asins attiecības. Tomēr mūsdienu baznīcas neievēro Paschā, dzīves patiesību, ar kuru Dievs ir savienojis sevi ar cilvēci asins attiecībās. Ko nozīmē neievērot Paschā attiecībā uz mūsu asins attiecībām ar Dievu? Tas nozīmē, ka attiecības ir pārrautas. 4. Mūzes 9. nodaļā Dievs sacīja, ja kāds nesvin Paschā tā noteiktajā laikā, kas ar viņu notiek, viņam jābūt šķirtiem no Dieva tautas. Tas nozīmē, ka viņi kļūst pilnīgi nesaistīti ar Dievu. Vēl jo vairāk, ja viņiem nav attiecība ar Dievu māti, neskatoties uz viņas eksistenci, vai viņiem patiešām tiek piešķirta pestīšana? Vai nav neizbēgami, ka viņiem tiks dota tikai mūžīgā iznīcība, mūžīgais sods un mūžīgās ēles mokas? Tāpēc mums ir jābūt pilnīgai ticībai, lai lepni liecinātu par Bībelē ierakstīto debesu māti visiem cilvēkiem visā pasaulē. Kā mēs viens otru saucam? Kad mēs nākam uz baznīcu sabata dienā, vai mēs viens otru nesaucam par brāli un māsu? Tieši tā. Mēs esam brāļi un māsas. Mēs godājam ne tikai Dievu tēvu, bet ko vēl mēs godājam? Mēs godājam arī Dievu māti. Vai ne tāpēc mēs esam mūžīgā debesu ģimene? Šodien caur Bībeli apstiprināsim šo patiesību, ko mums ir atklājis Dievs. Atvērsim Mateja evaņģēlija grāmatas 13. nodaļu. Mateja evaņģēlija 13. nodaļas 10. pants. Un mācekļi piegāja pie viņa un sacīja, kāpēc tu uz tiem runā līdzībās? Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņiem tas nav dots. Vai tas nenozīmē, ka ir cilvēki, kuriem ir atļauts zināt Dieva valstības noslēpumu, un tie, kuriem nav? Turpināsim ar 12. pantu. Jo kam ir, tam tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Tāpēc es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdami. Tā pati Bībele, tie paši vārdi un tie paši teikumi ir ierakstīti tieši tajā pašā vietā. Jo tie redzēdami. Vai viņi redz?
neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot. Tas ir patiesi apbrīnojami. Bībele, ko mēs lasām, ir tā pati Bībele, kuru plaši lasa cilvēki visā pasaulē. Tomēr tas ir patiesi pārsteidzoši, ka viņi nespēja redzēt šādas lietas ar savām acīm. 14. pants. Un pie tiem piepildās pravieša Jesajas vārdi, kas saka: ar ausīm jūs dzirdēsit, bet nesapratīsit, skatīdamies jūs skatīsieties, bet neredzēsit. Jo šo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņu ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz, un ar ausīm nedzird, un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka es tos dziedinātu. Bet svētīgas ir jūsu acis. Kāpēc? Jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. 17. pants. Jo patiesi es jums saku, daudzi pravieši un taisnie ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Viena daļa šīs patiesības ir par Dievu māti. Vēstulē Romiešiem 5. nodaļā ir rakstīts, ka radīšanas procesā Ādams attēlo Jēzu. Tad kā ir ar garīgo Ievu? Ieva, Ādama sieva, parādās 6 dienu radīšanas pašās beigās. Citiem vārdiem sakot, tas ietver nozīmi, ka 6000 gadus ilgā pestīšanas darba beigās visu dzīvo mātes esamība ir jādara zināma visai cilvēcei. Ja mēs nespējam saprast un apzināties mātes esamību, tad mūsu ticība un pūles būs veltīgas. Tā kā mēs tagad dzīvojam svētā gara laikmetā, mums ir jāatzīst Dievs māte. Mēs nesaucam Dievu vienkārši par tēvu bez jebkāda iemesla. Starp Dievu un mums kā garīgo tēvu un bērniem pastāv nepārprotamas attiecības. Pirms 2000 gadu Jēzus Kristus, kas nāca miesā, mums skaidri atklāja šo patiesību. Atvērsim Mateja evaņģēlija 6. nodaļu. Aplūkosim 8. pantu. Tad nu netopiet tiem līdzīgi, jo jūsu tēvs jau zina, kā jums vajaga, pirms jūs viņu lūdzat. Ko Jēzus teica, kas ir Dievs? Viņš teica, ka Dievs ir mūsu tēvs. Jēzus teica, Dievs jūsu tēvs. Tāpēc jums būs tā lūgt. Kurš ir debesīs? Mūsu tēvs debesīs. Dzīvojot miesā uz šīs zemes, valkājot grēka plīvuru, mēs esam aizmirsuši visas savas garīgās atmiņas. Cilvēki dzīvoja tādā stāvoklī, nezinot, ka Dievs ir viņu tēvs. Tajā laikā Jēzus nāca uz šo zemi pirms 2000 gadiem un mācīja viņiem. Dievs patiešām ir jūsu tēvs, un ko viņš teica, ka mums ir jālūdz debesīs, kad mēs lūdzam? Jēzus vairāk kārt darīja mums zināmu Dievu kā tēvu. Aplūkosim Ebrejiem 12. nodaļas 9. pantu. Ebrejiem 12. nodaļas 9. pants. Tad nu mums mūsu miesīgie tēvi ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu? Kam mums vajadzētu paklausīt? Garu tēvam, lai dzīvotu? Garu tēvs nozīmē Dievs. Mēs to varam saprast kā mācību, kā mums dzīvot taisnīgi saskaņā ar viņa mācībām ar vēl paklausīgāku sirdi pret Dievu. Šeit ir minēts, ka tāpat kā ir miesīgais tēvs, kas ir mūsu garam, viņš mums darīja zināmu garu tēvu. Termins tēvs skaidri norāda, ka ir jābūt kādam, kas var viņu uzrunāt, vai ne? Tituls tēvs ir termins, ko var lietot tikai bērni. Pāriesim pie 2. korintiešiem 6. nodaļas. 2. korintiešiem 6. nodaļas 17. pants. Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums. Kas mums būs Dievs? Par tēvu
un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka. Kurš dod šo mācību un vārdus? Tas Kungs, visu valdītājs. Dievs šādā veidā skaidri izmantoja ģimenes titulus. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām. Tad kurš ģimenes loceklis šeit trūkst? Tikai tāpēc, ka viņa šeit ir izlaista, nenozīmē, ka māte neeksistē. Drīzāk Dievs ir žēlīgi devis mācības par māti citās vietās. Galatiešiem 4. nodaļa. Aplūkosim vēstules Galatiešiem 4. nodaļas 26. pantu. Bet augšējā Jeruzāleme ir svabada, tā ir. Kas viņa ir? Mūsu māte. Caur Bībelē rakstītajām liecībām Dievs skaidri parāda, ka mums ir ne tikai tēvs, bet arī māte. 27. pants. Jo ir rakstīts, priecājies neauglīgā, kas nedzemdē gavilē un sauca skaļi, kas necieta bērnu sāpes, jo daudz bērnu ir vientulē, vairāk nekā tai, kam ir vīrs. Jūs, brāļi, esat kā Izāks. Kas mēs esam? Mēs esam apsolījumu bērni. Apskatīsim, kas var kļūt par apsolījumu bērniem caur 29. pantu. Bet kā toreiz miesīgi dzimušais vajāja garīgi dzimušo, tā arī tagad. Bet ko saka raksti? Padzen kalponi un viņas dēlu. Jo kalponis dēlam nebūs mantot kopā ar svabadās dēlu. Tātad, brāļi, mēs neesam kalponis. Kā bērni mēs esam, bet svabadās bērni. Tad kas ir brīvā sieva? Tas ir saistīts ar 26. pantu. Bet augšējā Jeruzāleme ir svabada, tā ir mūsu māte. Kāpēc mēs esam brīvās sievas bērni? Tas ir mātes bērni. Kā bērnam dabiski vajadzētu saukt sievieti, kas viņu dzemdēja? Māte. Tāpēc Dievs mums ir piešķīris dārgos dēlu un meitu titulus. Bībele liecina, ka tad, kad mēs tiekam kristīti un garīgi piedzimstam no jauna Dievā, Dieva miesa un asinis pilnībā turās mūsos. Šādā veidā tas ir rakstīts ne tikai korejiešu bībelē, bet arī visās citās bībelēs. Bet augšējā Jeruzāleme ir svabada, tā ir mūsu māte. Tātad, brāļi, mēs neesam kalponis, bet svabadās bērni. Šeit Bībele nerunā par mūsu miesīgajām mātēm. Te ir izskaidrots par mūsu garīgo māti, debesu māti, vai ne? Turklāt ne tikai šeit, bet visā Bībelē Dieva mātes eksistence ir aprakstīta bez kļūdām. Atvērsim 1. Mūzes grāmatas 1. nodaļu. 1. Mūzes grāmatas 1. nodaļas 26. pants. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Lai gan cilvēki bieži redz šo pantu, viņi tam nepievērš uzmanību. Tomēr tas satur kaut ko ļoti svarīgu. Daži cilvēki uzstāja, Dievs tēvs viens radīja cilvēci, bet ja mēs vēlreiz aplūkojam 26. pantu, tur ir teikts. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla. Tas ir izteikts daudzskaitļu formā. Angļu valodas Bībele to arī izsaka daudzskaitļu formā kā mūsu. Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Dievs, kurš radīja cilvēci, Bībeles oriģinālajā tekstā izmantoja daudzskaitļu formu un teica, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla, norādot, ka ne Dievs tēvs tikai radīja cilvēci. Tā tas ir ierakstīts Bībelēs, kas ir tulkotas visās valodās visā pasaulē. Nav Bībeles, kas absolūti liecina, tikai viens Dievs radīja cilvēci. Aplūkosim vēlreiz 26. pantu.
Tad Dievs sacīja: darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Tas, lai valda pār zivīm jūrā un par lopiem, pār putniem apakš debes, pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības, pēc sava tēla viņš to radīja. Ko viņš radīja? Vīrieti un sievieti viņš radīja. Cilvēce tika radīta pēc Dieva tēla, viena pēc vīrieša tēla un otra pēc sievietes tēla. Tad kādam ir jābūt Dievam? Pēc kāda tēla Dievam vajadzētu eksistēt? Ir jābūt ne tikai Dieva vīrieša tēlam, bet arī Dieva sievietes tēlam, vai ne? Vienkārši sakot, kad Dievs teica: darīsim cilvēku pēc mūsu tēla, tas nozīmē, ka Dievs vēlējās nokopēt savu tēlu. Ilgu laiku cilvēce ir devējusi Dievu vīrieša tēlā kā Dievu tēvu. Tad dabiski Dievs ar sievišķību tiek saukts par Dievu māti. Tāpēc vēstulē Galatiešiem 4. nodaļas 26. pantā ir rakstīts: bet augšējā Jeruzaleme ir svabada, tā ir. Kas viņa ir? Mūsu māte. Āmen. Dievs teica, ka tie, kas pilnībā nesaprot, ka Dieva vārdam Bībelē ir pāra panti, pravietojums, jo tie redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot, tiks piepildīts viņos. Vai tā nav dabiska loģika, ka ja eksistē Dievs tēvs, tad eksistē arī Dievs māte? Kā gan var būt dēli un meitas bez tēva un mātes? Šīs zemes principi ir tieši debesu principu kopija. Tie ir debesu lietu kopija un ēna. Tad zemes ģimenes sistēma tiek veidota kā debesu ģimenes sistēmas kopija un ēna. Tāpat kā uz zemes ir tēvs, ir arī tēvs garā. Ir dēli un meitas gan garīgi, gan fiziski. Tāpat kā ir māte, kas dod dzīvību un dzemdē bērnus uz šīs zemes, ir jābūt arī debesu mātei, kas piešķir mūžīgo dzīvību debesīs. Tā ir Dieva mācība, ko viņš ir nodibinājis kopš pasaules radīšanas. Dieva baznīca nodod šīs mācības, jo tās ir saņemtas no Dieva. Vai tad ir nepareizi nodot to, kas ir Bībelē? Drīzāk, ja kāds traucētu un neļautu sludināt to, kas rakstīts Bībelē, kas notiktu ar šo cilvēku. Atklāsmes grāmatas 22. nodaļas 18. pantā ir teikts, ka Dievs uzliks šim cilvēkam mocības, kas aprakstītas Bībelē. Tā kā Bībele māca, ka nepatiesi apgalvot, tas neeksistē, par to, kas pastāv, vai nepatiesi apgalvot, tas eksistē, par to, kas neeksistē, ir darbība, kas neved uz debesu valstību, kā mēs varam noliegt Dieva valstību, mācības. Lai cik grūti tas būtu, šādā veidā Bībele atklāja ne tikai Dievu tēvu, bet arī Dievu māti. Vecajā derībā vien oriģinālajā ebreju tekstā vārds Elohim ir lietots vairāk nekā 2500 reižu, lai izteiktu Dievu daudzskaitļu formā. Protams, ir reizes, kad Dievs tiek izteikts vienskaitļu formā. Kad Dievs tiek izteikts vienskaitļu formā, tas ir rakstīts kā El vai Elo. Pirmās Mūzes grāmatas 1. nodaļā 1. pantā ir rakstīts: iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Šajā ainā vārds Dievs ir rakstīts kā Elohim. Tas ir daudzskaitļu formā. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Kad Dievs tēvs un Dievs māte radīja cilvēci, viņi teica: darīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Tad viņi radīja vīrieti un sievieti. Brāļi un māsas, ja jūs nokopējat vīriešu un sievietes tēlus no oriģinālas gleznas, vai uz iespiestā papīra neparādīsies viens un tas pats vīriešu un sievietes tēls? Vai kopija atšķiras no oriģināla? Mūsu cilvēkus var uzskatīt par Dieva kopijām. Garīgi ir vīrieša Dieva tēls un sievietes Dieva tēls. Viņi sauc vīriešu Dieva tēlu par Dievu tēvu,
Tad kāpēc viņi ignorē Dieva mātes esamību, kurai ir sievietes tēls, uzstājot? Viņa neeksistē. Tas ir nepareizi. Tāpēc, kad mēs godājam Dievu, mums ir jāgodā Dievs tēvs, un mums ir jāgodā arī Dievs māte, lai mēs visi varētu kļūt par tiem, kurus vada un māca Dievs tēvs un Dievs māte, lai mēs varētu ieiet mūžīgajā debesu valstībā. Tad aplūkosim to ne tikai 1. Mūzes grāmatā, bet arī aplūkosim to Atklāsmes grāmatā. Aplūkosim Atklāsmes grāmatas 22. nodaļas 17. pantu. Atklāsmes grāmatas 22. nodaļas 17. pants. Un Gars un Līgava saka: saskaņā ar trīsvienību, vai mēs nemācījāmies, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir viens un tas pats Dievs? Gars attēlo Dievu Tēvu, kuram ir vīrieša tēls. Tad par ko mums kļūst Tēva līgava? Dievs Tēvs un Dievs māte saka: nāc, un kas to dzird, lai saka, nāc, kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Nav neviena, izņemot Dievu, kas var dot dzīvības ūdeni. Tomēr, ko Dievs šeit saka? Kas ir izslāpis, lai nāk pie manis? Tas nozīmē, ka mums ir jāiet uz baznīcu, kur mūs aicina gan Dievs Tēvs, gan Dievs māte. Mūsdienās ir tik daudz baznīcu kā smiltis jūras krastā, tomēr tās atzīst tikai Dievu Tēvu, noliedzot Dieva mātes eksistenci. Citiem vārdiem sakot, tas nozīmē, ka viņi netic Bībelei. Ko mums saka Bībele? Ir Dievs Tēvs un Dievs māte. Turklāt tā vairāk nekā 2500 reižu uzsver, ka Dievs ir izteikts daudzskaitļu formā. Tomēr, tā kā cilvēkiem līdz šim tas nav mācīts, viņi tam netic. Tad kāpēc viņi lieto terminu tēvs? Arī biedri viens otru sauc par brāļiem un māsām. Tomēr visa tā vidū nav tikai mātes. Lai izveidotu ģimenes vienību, kam ir jābūt? Tēvam ir jāpastāv, un arī bērniem ir jāpastāv. Tomēr bez mātes, kas dod dzīvību bērniem, pilnīga ģimene nevar veidoties. Garīgi ir tāpat. Tāpēc, kad visi cilvēki nožēlos grēkus un atgriezīsies ciānā, kur mājo tēvs un māte, kas dod dzīvības ūdeni, viņi saņems mūžīgo debesu valstību, pestīšanu, grēku piedošanu un Dieva žēlastību un svētību. Mums ir stingri jātic, un neatkarīgi no situācijas vai apstākļiem, kurā mēs atrodamies, mēs nedrīkstam aizmirst debesu valstību, bet jāsako mūsu tēvam un mātei, lai kļūtu par debesu ģimenes locekļiem, kas var ieiet mūžīgajā debesu valstībā. Kā jūs labi zināt, Dieva baznīca ir baznīca, kas uzticīgi seko visām Bībeles mācībām. Lai gan pasaulē ir daudz baznīcas, tās seko daudzām mācībām, kas atšķiras no Bībelē esošajām. Viņi neseko pareizajam ceļam. Sākot ar sabata dienu, viņi jau ir apmaldījušies. Viņi neievēro Paschā, kuru Jēzus ļoti vēlējās svinēt. Bez Paschā ar asinīm saistītās attiecības ar Dievu tiek pārrautas. Tikai ar Paschā mēs varam turpināt mūsu attiecības ar Dievu caur derības asinīm. Tāpat kā fiziskā ģimene ir saistīta ar asinīm, apstiprināsim, ka arī garīgā ģimene ir absolūti saistīta ar asinīm. Aplūkosim Mateja evaņģēlija 26. nodaļu. Mateja evaņģēlija 26. nodaļas 17. pants. Bet pirmajā neraudzētas maizes dienā mācekļi nāca pie Jēzus un sacīja viņam: kur to gribi, lai mēs tev sataisām ēst Paschā jēru? Bet viņš sacīja: noeita pilsētā pie kāda un sakai tam: mācītājs saka, mans laiks ir tuvu klāt, pie tevis es turēšu Paschā ar saviem mācekļiem. Un mācekļi darīja tā, kā Jēzus bija tiem pavēlējis, un viņi sataisīja Paschā jēru. Aplūkosim ainu, kurā tiek turēts Paschā 26. pantā.
26. pants. Bet tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to saviem mācekļiem un sacīja: ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Dodot mums paschā maizi, Dievs darīja mums zinām tās nozīmi kā viņa miesu. 27. pants. Un viņš ņēma kausu, kausā ir vīns, pateicās un deva to tiem un sacīja: dzeriet visi no tā. Kura asinis tās ir? Jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Piešķīrs mums paschā maizi un vīnu paschā dienā, viņš mums teica, ka maize un vīns simbolizē viņa miesu un asinis. Vai nav acīm redzami, ka tie, kas manto vecāku miesu un asinis, ir viņu bērni? Citiem vārdiem sakot, nav apsolījumu mantot Dieva miesu un asinis vietā, kur netiek svinēti paschā. Tomēr baznīcā, kur tiek ievērota paschā patiesība, mēs varam dalīties Kristus miesā un asinīs un garantēt vietu, lai veidotu attiecības ar Dievu kā viņa bērni. Attiecībā uz to Dievs paschā svētkus nosauc par jauno derību un caur to nodibināja apsolījumu. Tad aplūkosim pantu par Kristus asinīm 1. korintiešiem 10. nodaļas 16. pantā. Desmitās nodaļas 16. pants. Svētības kauss, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Tā patiešām ir savienošanās ar Kristus asinīm. Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Tādējādi paschā maize un paschā vīns attiecas uz ceremoniju, kas ļauj mums savienoties ar Kristus miesu un Kristus asinīm. Apustulis Pāvils to paskaidroja biedriem Korintā. 17. pants. Jo kā ir viena maize, tā mēs daudz esam viena miesa, jo mēs visi esam šis vienas maizes dalībnieki. Viņš viņus tā mācīja. Tad kā ir ar apgalvojumu, ka esat garīgi saistīti ar Dievu caur asinīm, neievērojot paschā? Tie ir meli. Tikai tie, kas ievēro paschā, var saukt Dievu par tēvu un māti. Pat ja tie, kas neievēro paschā, lūgs Dievu, saucot Dievs tēvs 10 000 reižu, viņu lūgšanas būs veltīgas. Par to liecina Bībele. Tad vai jūs esat turējuši paschā? Turēt paschā nozīmē, ka mēs esam saņēmuši pilnvaru kļūt par Dieva bērniem. Kur dodas šādi cilvēki? Viņi dodas uz mūžīgajām debesu mājām. Tāpēc padomāsim par to, ka Dievs ir devis apsolījumu par grēku piedošanu saviem bērniem, kas tur paschā, un sauca viņus par debesu bērniem, maniem bērniem un manu tautu. Dievs Elohim piešķīra grēku piedošanas žēlastību mums, grēciniekiem, kas grēkoja debesīs un tikām izraidīti uz šo zemi, atzīstot mūs par saviem debesu bērniem un ļaujot mums atgriezties mūsu mūžīgajās debesu mājās. Mums ir jāpasakās, jāgodā un jāslavē Dievs tēvs un Dievs māte un jālepojas ar Dievu līdz sirds dziļumiem. Kāpēc jūs neticat Dievam mātei, par ko liecina Bībele? Vai debesu bērniem nevajadzētu stingri pamodināt tos, kas iet pa nepareizu ceļu, nododot viņiem ziņu pārliecinošāk un drosmīgāk? Šādā veidā mums ir jālabo tas, kas ir nepareizs, jāatrisina pārpratumi un jāatklāj patiesība, vai ne? Cerot, ka mēs visi kļūsim par jaunās derības strādniekiem un Dieva dēliem un meitām, kas spēj pareizi sludināt Dieva patiesības gaismu, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!